Tu dari? Bācies komentē! Plūstukīt! Esat mūlā. Tā tad, jums interesē, ka šis ir, ja? Tu pateiks, kas jums šis ir. Ar šo videoklipu mēs Funface TV sāksim parādīt, kā mēs trenējamies, mūsu trenēšanās rutīnas varzālē. Cerams, ka jums tas palīdzēja mums, un cerams, ka tas palīdzēs arī jums. Nedaudz varbūt par to, ka mums ir pietiekami liela stāža šajā jomā. Cik gadus mēs jau trenējamies? 5-6 gadus mēs jau ejam uz svaru zāli, uz stieņiem. Tā kā mums ir nojausma par šo. Jūs varbūt skatāties, ka mums varbūt rokas nav tik lielas, kā vajadzētu būt, teiksim, pēc 5 gadu treniņa. Bet tur ir vairāki bet, kāpēc tā ir. Pirmkārt, dēļ dzīvesveida, dēļ basketbola, dēļ nakts darba, dēļ skolas un tam līdzīgi. Jā, bet, jebkurā gadījumā, kā mēs to turpinām darīt. Tieši tā. Uzturam sevi, tā teikt, formā. Un cerams, kā ar visiem šiem videoklipiem, kas tiks izlaists nākotnē, tas motivēs arī jūs. Jā. Nu, ko dodamies trenēties? Sāksim treniņu ar muguru. Lai trenētu muguru, sāksim ar deadlift, jā, kas skaitās viens no bāzes vingrinājumiem. Un viņš ir ļoti traumējuši arī, tāpēc mēs nedaudz iesildīsim muguru. Es, piemēram, daru šādi. Es esmu iesildījies. Un es sāku iesildīšanas fāzi, jā. Tātad, kā jūs redziet, viņš cels, jāiztaisnojās un burtiski jāveic pietupienas. Bet ne līdz galam, kā jūs redziet, 90 grādos jāsaloc kājas, ceļi. Pats galvenais, lai mugura ir taisna. Jā. Nav obligāti jāpieskarās zemē, uz hantelēm, bet, tam nav stāvības. Iesildāmies, nezinu, 15, 20 reizes. Bet tagad mēs ķeramies klāt pie darba svariem. Jā, tālāk trenēt. Davai, taisi, jā. Es nemāku. Šitā. Tas ir mūs. Kas ir jātaisa? Tātad ir 12, 10, 8, 8, 6. Tās ir reizes seti, cik ir jātaisa. Un, protams, jūs varat pielikt vēl vienu, bet es parasti daru tā, un viņš arī 12, 10, 8, 8, 6. Es īstenībā neko nemāku. Es esmu vājš. Es esmu Rīgas atbrauc. Tātad, jā. Skatās, lūdām šis cilvēks rādīs jums, kā pievilkties pareizi. Ātrāk. Nākamais. Tātad skatieties, tas nākamais muguras treniņš, jā, skatās, viņš pieliek, viņš lēc plats tvēriens, tas ir svarīgi, jā. Tātad jūs redzēt, viņš sakrusto kājas, tas varat darīt, kā gribat, galvā virsū jā. Redzēt, plats tvēriens kārtīgi pieķirties stienim, tas trenē šo vietu, kur šitās te vietas, jā. Īstenībā viņš daudz ko trenē, bet spārni svarīgākais un muguras vidus tā. Redzēt, kā viņš velkās. Redzēt, klausies. Viņš teica, galvenais nav arī jāpievelkās pilnā amplitūdā. Galvenais, jā. Visu laiku muskuļi ir saspringti. Aha. Tā palīdz. Jā. Atnācām tālāk pie nākamā vingrinājuma. Jā. Un tas ir kas man jādara? Dumbbell rows. Jā. Pareizāk sakot, tas ir dumbbell rows. Jā, kā tas pareizi tiek izpildīts, ka jūs redzat kāju vienu noliekat šeit, uz sola, otru prom tālāk. Tas ir otrā kāja domāt, lai tu nenokrist uz apaka. Jā. Tātad skatieties, jūs paņemiet teiku handelu, bāh, jā. Bet galvenais atkal akcents uz muguru, lai mugura ir paralēla grīdai, jā, lai viņa ir taisnā. Jūs saprotat, visi šie vingrinājumi bendēs jūsu muguru. Jūs gribat maksimāli izvairīties no tā, lai jūs sačakarētu sev muguru vecumdienās. Jā, bet pagaidiet tagad, skatieties.
Arī ar kreiso roku. Bāh! 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 Es varu mest svārds, te nav rakstīts, ka nav mest svārds. Tātad esam pie šī agregāta, jā, klāt, jā. Šeit tiek valēt muguru, šie kabeļi, jā. Šie nav televizoru kabeļi. Varat izmantot arī šo. Jā. Tas ir spārniem visvairāk, jā. Bet šis būs vairāk muguras vidusdaļai, jā, jo spārni tika taisīt uz stieņa. Tad skaties, jūs paņemiet, jā. Rokas variet vai nevariet iztaisnot pilnībā, tas ir atkarīgs, cik jūs tālu un arī trenažieri. Saprot, tas ir PSRS laika trenažieris, jā. Tātad, jā, jūs redzēt, kā viņš velk, aizvelk līdz galam, un tad velk, jā. Galvenais jūs velciet, un lai iet rokas gar sāniem. Kāpēc gar sāniem? Tā trenēsies arī spāri, jā. Redziet, jūs velciet, jā, uz augšu, un velciet uz augšu. Kā jau teicu, tas trenē muguras vidusdaļā, jā. Kā varbūt nebūtu pareizi trenēt šitā? Jā. Opā, redziet, ko jūs tā trenējat? Nav nejausmas, jūs trenējat savu nākotnes sodu un muguru sabendēt. Jā. Ko tu skaties? Ko tu skaties? Skaties! Где мои деньги? Эту зелёную! Viņš nedod naudu! Ietu pa galvu! Papīri! Вот, блядь, Костик, блядь! Где мои деньги, блядь? Rīt, lai pat naudu! Atnācām pie mūsu mīļajām hantelītēm. Ar muguru mēs esam nobeiguši lietas. Tagad ķersimies pie rokām mūsu mīļajām rociņām. Kas man jādara? Nu. Čipa šitā jāņem? Jā. Šitā, jā. Tā kā jā. Šitā? Tā jāņem, jā. Jā. Un tad, protams, jūs varat darīt, kā jūs vēlaties, varat taisīt vienu, tad otru un parādīt, kā tas ir. Nu tā, jūs varat vēl šitā. Šuk. Šuk. Vai jūs varat abus reizē? Jā. Sorry, čā. Kā jums labāk patīk, bet pieņemsim, es uzskatu, ka labāk ir atsevišķi, jo tad jā, ir... jo tad uz otru roku ir spiediens. Jā, jūs mazāk šūpojaties. Jā. Šādi. Un teiksim arī, es esmu tas cilvēks, kas uzskata, ka nevajag taisīt pilnu amplitūdu, jā, rokai. Es uzskatu, ka vajag, gandrīz līdz galam nolaist. Jums vajag, lai jūs biceps tiek sasprindzināts visu laiku. Tā, protams, atkal. Visi šie vingrinājumi tiek darīti pa 12, 10, 8, 6 reizēm. Jā. Tas ir visur, tāpēc mēs neminēsim visos. Ko tagad manā kārta, jā? Parādīsim to, ka iepriekš jau vingrojumu var taisīt arī ar stieni rokās, jā. Sapratāt? Kā tad cel? Redziet, tieši tāpat, tikai stienis jums ir rokās, jā. Abas rokas nevar brīvi kustēties atsevišķi. Tāda redzēt, jā. Jūs varat taisīt arī pilnā amplitūda vai... Jā, pilns un līdz galam iztaisot roku. Vai nu arī jūs varat daļēši. Jā. Līdz galam neiztaisnot, lai būtu spiediens uz biceps, uz bicepu. Saprotiet, tā. Sūdziet tiesā, kā mētās svars. Nākamais vingrinājums ir arī bicepsiem domāts. Bicepiem. Saucas hammer curl. Hammer curls, jā. Āmurveids. Jā, tātad. Kas jums jādara? Jums ir jāceļ, ka jūs daudziet zem ar āmuru. Šitā šuk. Redziet, šādi. Protams, atkal roka ir taisna. Jā. Un šādi. Jūs varat darīt šādi ar abām rokām. Arī atsevišķi, bet teiksim, ja jūs nejūtat, ja jūs taisat hammer curl, ja jūs nejūtat nekādu spiedienu uz bicepsa, tad parādi, kā vajag ielocīties. Tātad, ja jūs nejūtat spiedienu, jūs taisot nevis šitā, bet taisiet šitā, šādā. Vairāk tā uz sevi šitā te. Kā jūs daudziet ar šo āmuru sev pa zodu, redziet šeit. Pāu! Jā, tas ir pavisam vienkārši. Redziet šādi. Kā ar abām? Vienkārši šādi ar abām. No ar abām tas nav ieteicams. Tas ir sarežģīti, jā, jūs saplīsīsiet. Jā. Bet jums jādara šādi. Nu, es tev piedāvāju challenge. Kā? Tu gribi dzert? Tas ir ūdens. Jā. Okay. Šeit ir tik daudz, jā. Mums ir ūdens deficīts. Protams, tas, kurš vairāk svaru varēs bicepsiem pacelt, jā, vienreiz, tas dabūs padzerties ūdeni.
Vai tu man sākt, ja? Nu šito nē, es domāju vairāk lietas. Davai. Vēl kaut kāds. Nu, Tātad, vienreiz jāceļ. vienreiz jāpaceļ. Bet ne šitā. Nu, labi. Man kur... Cik tur ir? Tur ir 50 kili. Fuck, es gribētu! Jā! Es droši vien arī nevarēšu. Es domāju, ka var. Es Tur jātiek pāri 90 grādu. Nu ko, neviens nedabūs ēst. Fuck! Nē, tas ir jāuzliek mazāks. Nu ko? Es gribu dzert. Fuck! Es gribu dzert. Fuck! Bombs! Skiet! Kaut tu mirt! Bet 40 kg. 40 kg bicep curls, viņš uztaisīja 45. Bet tas nav slikti. Tas ir labi. Nu ko? Ar bicepsiem tad mēs esam noslēguši lietas un kas tālāk. Nu ko, tālāk? Tālāk būs pleci. Nu ko, mēs atlīdām taisīt plecu treniņu. Jā. Tad teikt, jāsāk ir ar, tā teikt, grūtāko vingrinājumu, kas būs tagad shoulder press. Shoulder press, jā. Tātad, jā. Es negribu lietas, ja es parasti ceļā 24, bet tagad es negribu viņu sūkt ārā, tāpēc jāņem šie. Te nav galvenais, jā. svars ir. Tātad skatāmies, jā. Es jāņem obligāti šādi. Jūs paņem uzcelt šeit, obligāti, jā. Jūs savādāk. Jā, tagad uzmanīgi skatāties. Kā, lai paceļ hanteles tik smagas. Jā, šeit jums uz ceļiem un skaties. Bach! Un bach! Viss. Ar kājām mēs piepalīdzām. Un tā jūs cilājat. Jā. Šuk. Jūs varat arī, skatieties. Jūs varat, jo vairāk jūs iekšā ieiet, jo nu vairāk viņš trenē šādi. Saprotiet? Šitā. Jūs varat arī šeit beigt, bet tā viņš trenē tikai, lērumu masas. Saprotiet? Šitā ten viņš viss trenē, šitā ne līdz galam 90 grādu lērumu masas. Sūdzēties. Tev viss kārtībā? Tev vātos nevajag? Tev vātos nevajag? Nu, ko? Nākamais plec treniņš. Kas tas ir? Priekš laterals, jeb side lateral raises ir pa angliski, latviski nav ne jausmas kā. Mēs agrāk to saucām lidot ar hantelēm. Mēs sākām visu šo. Jā. Galvenais neņemam arī lielus svarus. Jā. Jo pleci ir ļoti viegli traumējami aparāti. Jā, tiešām. Davai, parādi, kā tas ir jādara. Kā tas ir jādara? Ne jau šitā. Nē. Tā nav pareizi. Galvenais, kā tas saucas, swinging, pa angliski. Nešūpoties. Vajag controlled movement, saprotiet. Lai jūs tikai ar pleciem strādājat. Nedaudz ir pieļaujams, ka jūs šitā iešūpināt, jā? Jā. Un laidiet, jā. Bet kas galvenais? Pasaka par negatīvo fāzi, mēs to vēl neesam pieminējuši nevienā. Tātad, jā, negatīva fāze. Tātad. Kas ir negatīva fāze? Tātad jums ir jāzina tas, kā... Tas ir šitas, skatieties, paceļu un laižu lejā, tā ir negatīvā fāze. Jā. Tātad tas ir tad, ja jūs esat... Sūciet man tiesa. Konstantīna, tu iesē.
treniņš, pēdējais vingrojums, vingrinājums pleciem, rear delts, aizmugurējie delti. Daudzi pieļauj kļūdu un nekad viņus netrenē. Tie lūk ir šie, tu varētu saspriedzināt, lai viņi izskatās lieli. Un lūk, skatieties. Tātad viņš noliecās, skatieties, kā vajag pareizi un skatieties tur. Mugura atkal taisnā. Jā, skatieties, tātad, kā viņš mums bilda. Redziet, šādi. Viņš taisa viņus tā. Parāda negatīvo fāzi. Tas nozīmē, uz augšu jums pēc iespējas lēnāk laidiet lejā, lai jūs pilnībā nokausētu uz savējo aizmugurējo deltu jeb muskuli. Jo negatīvo fāzi var veikt arī attiecīgi tiesā. Sūdziet man tiesā. Negatīvo fāzi var pildīt jebkurā vingrinājumā. Šodienas workouts ir beidzies. Tiekamies nākamajā reizē. Trenēsim kaut ko citu. Un jūs nedomājat, ka šis ir viss, ko mēs trenējam. Tieši tā. Vingrinājumi, es domāju. Bicepsiem ir 100 000 vingrinājumu, pleciem tāpatās, mugurai arī tāpatās. To jūs redzēsiet kaut kad nākotnē. Un tiekamies nākotnē. Abonējiet Funface TV. Abonē Funface TV!